Lasījums no pravieša Isaija grāmatas. Tā saka Kungs Dievs. Visi izslāpušie, nāciet pie ūdens. Arī tie, kam nav naudas. Steidzieties, pērciet un ēdiet, nāciet, pērciet bez naudas un bez kādas maksas, vīnu un pienu. Kāpēc jūs izdodat naudu par to, kas nav maize, un darbā nopelnīto par to, kas nav sātīgs? Klausieties jūs, kas uzklausāt mani, un ēdiet labumus, lai jūsu dvēsele priecātos par treknajiem ēdieniem. Pievērsiet savu ausi un nāciet pie manis. Klausieties, lai jūsu dvēsele dzīvotu. Tas ir Dieva vārds. 145. psalms. Dievs uztur visu dzīvo. Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs, lēnprātīgs un ļoti saudzīgs. Kungs ir labs pret visiem, un žēlsirdība ir visos viņa darbos. Visu acis uz tevi raugās ar cerību, un tu viņiem uzturu dod īstajā laikā. Tu labvēlībā atver savu roku un paēdini visu, kas dzīvo. Kungs ir taisnīgs visos savos ceļos, un svēts ir visos savos darbos. Kungs ir tuvu visiem, kas viņu piesauc. Visiem, kas viņu patiesi piesauc. Dievs uztur visu dzīvo. Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem. Brāļi, kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai bēdas, vai apspiešana, vai vajāšanas, vai izsalkums, vai kailums, vai briesmas, vai zobens? Bet to visu mēs pārvaram, pateicoties viņam, kas mūs ir mīlējis. Un es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīve, ne eņģeļi, ne debesu varas, ne tagadējais, ne nākamais, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, un neviena cita radība nespēj mūs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzu, mūsu Kungā. Tas ir Dieva vārds. Alleluja! Ne no maizes vien cilvēks dzīvo, bet no ikviena vārda, kas iziet no Dieva mutes. Alleluja! Lasījums no svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā, kad Jēzus dzirdēja par Jāņa Kristītāja nāvi
viņš no turienes laivā aizbrauca saurup uz kādu tuksnešainu vietu. Bet ļaudis, to uzzinājuši, kājām sekoja viņam no pilsētām. Un viņš, izkāpjot, ieraudzīja daudz ļaužu un iežēlojās par viņiem un dziedināja viņu slimos. Iestājoties vakaram, pie viņa piegāja mācekļi un sacīja: šī vieta ir tuksnešaina, un jau ir vēla stunda, atlaid ļaudis, lai viņi aizgājuši uz ciemiem nopirktu sev pārtiku. Bet Jēzus atbildēja: viņiem nav nepieciešams iet, dodiet jūs viņiem ēst. Bet tie viņam sacīja: mums šeit nekā nav, tikai 5 maizes un 2 zivis. Un viņš sacīja: atnestiet man tās šurp. Un pavēlējis ļaudīm apsēsties zālē, Jēzus ņēma 5 maizes un 2 zivis un paskatījies uz debesīm, maizes svētīja un lauza un pasniedz mācekļiem, bet mācekļi ļaudīm. Un visi ēda un paēda un pielasīja ar atlikušajām drupatām pilnus 12 grozus. Bet to, kas ēda, bija ap 5000 vīriešu, neskaitot sievietes un bērnus. Tas ir Kunga vārds. Tā saka Kungs Dievs: visi izslāpušie, nāciet pēc ūdens. Visi izslāpušie, nāciet pēc ūdens. Es tik ļoti bieži jūtu slāpes. Slāpes pēc Dieva tuvumu, pēc Dieva mīlestības, pēc Dieva pieskāriena. Sajust Dieva tuvumu, siltumu, mīlestību, labestību, apskāvienu. Pabūt viņa klēpī, viņa tuvumā, pie viņa sirds cieši klāta. Slāpes pēc Dieva. Un viņš saka: nāciet, visi izslāpušie, nāciet pēc ūdens, bez maksas, bez darbiem. Nāc tāds, kāds tu esi, ar savu vājumu, savu nespēku, ar saviem kritieniem, kuri atkārtojas no dienas dienā. Nāciet pie manis visi. Nāciet, es jums došu dzīvo ūdeni. Es esmu dzīvais ūdens. Nāciet pie manis visi. Tas mani uzrunā, tas mani atveldzē, tas mani piepilda, tas mani iepriecina, tas mani nomierina. Mēs visi esam aicināti. Dievs mūs visus gaida, viņš nešķiro. Viņš neskaita tavus grēkus. Ja tu tos nožēlo, to vairs nav. Viņš neskaita manus grēkus, viņš tos neatceras. Ja es tos esmu nožēlojis un atdevusi viņam, tie ir pazuduši. To vairs nav. Liek tikai mīlestība, žēlsirdība. Dieva aicinājums: nāciet pie manis visi. Dieva mīlestībā atplestās rokas, kas tevi gaida, kas mani gaida. Nāciet pie manis visi, kam slāpst. Man slāpst pēc tavas bezgalīgās mīlestības. Man slāpst būt tavā tuvumā. Man slāpst tevi sajust. Man slāpst tevi apskaut. Man slāpst pēc tevis, Dievs. Paldies par šīm slāpēm. Tā ir tava dāvana, šīs slāpes ir tava dāvana.
Un es esmu laimīga, ka man ir šīs slāpes. Jo es tās nevarētu radīt pati sevi. Paldies Tev, Dievs, par šīm slāpēm, kuras mani piemeklē katru dienu no jauna. Slāpes pēc Tevis. Klausieties, lai jūsu dvēsele dzīvotu. Klausieties, lai jūsu dvēsele dzīvotu. Nepietiek kaut ko izlasīt, kaut ko zināt, bet klausīties, lai tava dvēsele dzīvotu. Katru dienu klausīties Dievā, Dieva balsī. Katru dienu klausieties, lai jūsu dvēsele dzīvotu. Klausieties manos sirdspūkstos, klausieties manā mīlestībā, manā mīlestības vēstī, ko es jums sūtu katru dienu. Kaut jūs saprastu, cilvēki, cik es jūs ļoti, ļoti mīlu, cik es jūs ļoti, ļoti gaidu, cik es jūs ļoti, ļoti gribu padzirdīt ar savu dzīvo ūdeni, lai jūsos būtu jauna dzīvība. Klausieties manā mīlestības balsī, lai jūsu dvēsele dzīvotu. Es gribu klausīties. Es gribu tam atrast laiku, kvalitatīvu laiku, klusumā, tavā tuvumā, klausīties un sadzirdēt, ko tu saki šodienai. Klausieties, lai jūsu dvēsele dzīvotu. Klausies mana dvēsele. Katru dienu klausies Dieva balsī, lai tu dzīvotu. Un lai tevī dzīvība būtu pārpilnībā un prieks būtu pārpilnībā. Un evaņģēlijā man uzrunā tas, ka Dievs praktiski no nekā rada kaut ko. No mazuma rada daudzumu. No dažām maizēm un zivīm pabaro 5000 vīrus. Dievs arī manī. Ne no kā. Ar to mazumiņu, kas manī ir. Ar to mazumiņu viņam pietiek, lai darītu lielas lietas. Jo ne jau es esmu tā, kas daru. Dievs ir tas, kas dara manī. Un es uzticos viņam, un es ļaujos viņam. Lai viņš dara, ko viņš vēlas. Lai viņš dara lielas lietas manā dzīvē. Manī, caur mani. Lai viņš izmanto mani, kā viņš vēlas. Jēzus, es uzticos tev. Mana dzīve ir tavās rokās. Es esmu tava. Un tu esi mans. Viss manējais ir tavs. Un viss tavējais ir mans. Paldies tev par tavu mīlestību. Par manas dzīves ceļu. Par to, ka tas ir tik skaists kopā ar tevi. Lai slavēts Jēzus Kristus. Visi šodienas lasījumi ir par to, ka Dievs dāvā žēlastību bez maksas. Nāciet un ņemiet. Jau no Isaija grāmatas man uzrunāja vārdi: klausieties jūs, kas uzklausāt mani, un ēdiet labumus, lai jūsu dvēseli priecātos. Klausieties jūs, kas uzklausāt mani. Tātad šeit viņš runā uz savu tautu, tā, kas viņu klausās, kas viņu dzird. Un ēdiet labumus, lai jūsu dvēsele priecātos. Tas ir tik skaisti. Lai jūsu dvēsele priecātos. Cik svarīgi, ka ir pieminēts ēdiens, bet lai priecājas nevis miesa, bet dvēsele. Jo miesai jau visu laiku kaut ko vajag, un tā kurn. Bet ja dvēsele ir paēdusi un priecājās, tad miesas kurnēšanai vairs nav izšķirošā nozīme. Dvēsele priecājās kungā. Dvēsele ir tā, kas ir paēdusi. Dvēsele ir tā, kas ir mierā ar visu. No evaņģēlija. Mācekļi teica: mums šeit nekā nav, tikai 5 maizes un 2 zivis. Mums šeit nekā nav.
kas cilvēcīgi izskatās nekas, to Dievs pavairo un dod svētības bez maksas un pārdabiskā veidā. Kādā citā rakstu vietā ir teikts, ka jūs man sekojāt, jo ēdāt un paēdāt no tām maizēm, ko es jums devu. Cik svarīgi ir saprast, ka tu ēd patieso ēdienu, un kas ir tava garīgā maize. Un pārdomāt, ko tu ēdi, vai tu esi paēdis, vai tava dvēsele ir līgsma. Slava un pateicība Tev, Dievs, par dzīvības maizi, Tavu vārdu, kas pabaro, stiprina, dziedina un runā uz manu sirdi ikdienas. Amen.